Sveiki, mani skatītāji. Svētdienas diena, nu jau 4:30 vakarā. Šo to ņēmos pa garažu. Iznāc laukā, saule spīd. Viss ir jauki, viss ir labi. Temperatūra kaut kāda, es nezinu, +2 grādi laikam. Jā, +3 grādi. Jau ziema bišķi apnikus ir. Pavasar gribas, pavasarī. Deku sēta, uz kuras nokrit koks. Starp citu, pa viņu samaksāja 750 eiro. Par to, ka man ir jāmaina 3 posmi, 2 stābi. Nu labi. Rēns sūdīgi. Galīgi sūdīgi. Maz. Nu, vēl pidarās ir suņu saimnieki, kur piedirsuši visu to teritoriju. Es nezinu. Oi! Ka viņam, bļeļ, kauna nav. Savu suņu steidzināt un sūdz. Pēc tam man jāvāc ir. Interesanti, viņam mājās arī patīk, kad suņi piedirši, jā, bļēns, un viņi nevāc arī? Vai kā ir, es nezinu. Rakstiet komentāros, kā ir ar tiem suņu īpašniekiem. Viņi mājās arī savu suņu sūdus nevāc. Nu, lūk. Nu, un kaut kā tā. Kamēr vēl gaišs ir, jānokrāso pēdējās pelēkās detaļas, kas tur ir palicis bāk. Vēl kaut kāds sūdi, kurus nenokrāsot piepirka krāsu klāt. Nu, lūk, garažu vaļā. Atnāca draugs, uzlika aķi, te Hondai, un pielaida. Pielaida viņš savējo, es savējo pielaidu. Nu, lūk, Andrija savējo mēģina krāsu dabūt nost. Arī slinkums mēs neliek uzzināt, cik smilšu trūkumu maksā. Viņš ņemās pats. Nu, lai labi ņemās. Kāda ir šeit jaunuma? Savāds sēdekli. Tā, kas uzlikt te mazāk šeibiņas. Te tagad man staigā, jo es uzliku šitādu ventīli. Tas no riepas ventīls vienkārši. Un tā, lai tās palaidīsim. Nu, ja redzējāt, tā viņš nolaidās lejā. Tātad gaisu kaut kādu viņš tur. Tas ir ķipa amortizators. Un pēc viss spriežos, laikam strādā arī. Nu, lūk, jau bija ielēdz, bet es ielēju tur knapi, tur kaut kādu pusotru atmosfēru, bišķi, viņi pacēlās gaisā. Un viss, jā, nu, čipa, tagad strādā. Nu, lūk, nu, tagad nestrādā, jā. Mazāk šaibas, jo, nu, vai tās buks steigāt savādāk. Bija ar lielajām šaibām, un viņi negribēja izsteigāt. Toreiz pagaidām neko nemetināja. Klapē un salūz. Jambi bombi. Uzlik virsū, kā ir, tā ir. To pēc tam kaut kādu, kad meklēs, atradīs. Nu, lūk, nokrāsoja ripuļus. Šitādā iftīgā krāsā, sarkanā. Ļāviens, nu, nebija paredzējis to, kad viņi tādi izskatīsies. Bija domājis tuvāk šitādai te, bet, nu, sanāca šitādi. Ķip kā pižarniekiem. Vēl kas ir saremontē, nevis saremontē, bet paņēmu šitān te. Šitos te ķepiņas, nu, lūk, saregulēja. Bet izskatās, ka viena ir savādāka nekā šitās te divas. Viena ir mainīta vai kaut kas. Nu, lūk, noregulēja uz 1,8 mm. Mērīja no šitā te. Paņēmu šitā te, no šitā te. Te kaut kāda. Te, vai šitā te. Paņēmu, vienkārši vienu atgriežu vaļā un ar otru pieregulē. Nekas sarežģīts, vienkārši tā, lai viņas visi 3 būtu vienā plaknē. Tur nav. Nu, lūk, šodien doma vēl uzstādīt to dzinēju, noliet eļas un iztīrīt caurulītes. Kas ir? Nu, eļļa, ķip, nomainīt šo eļļu, ja jau filtrus nopirka, jau tur eļļas visur nomainīt. Tā lai ir tur arī nomainīšu eļļas. Nu, lūk, pats galvenais, kad esmu nonācis līdz tam, ka jau var ņemties ar tīru tehniku, patīkam. Nu, tiešām patīkam, ka tev ir tīrs, viss, nu, tāds. Kreši to no jāsmērēs. Šitas kombenzons tiks mainīgs tad, kad nobeigšu to traktoru un viss. Kaus vēl jānokrāso, galvenais neaizmirst. Savādāk viņš tur laukā mētājās. Vēl aizmirsīšu. Par frēzēm. Es nezinu, ko aizmugurē darīt. Vai nu taisīt 3 punktu uzkari šeit aizmugurē.
Vai nu atstāt oriģinālo, kas viņam nāk, tas lielais kvadrāts, tur vēl kaut kas. Rakstiet komentāros. Un vēl rakstiet, mums viens video pazuda. Rakstiet komentāros par apkuri. Jo šeit doma ir siltināt griestus. Tā ir šogad apņemšanās. Siltināt griestus, uzlikt to finieru virsu un kaut kādu siltumu vajag dabūt iekšā. Kāda ir ieteikuma? Kādu pečku likt, kādu siltumu uztaisīt, kādu, nezinu. Bija doma radiators, bet, nezinu. Negribās pašā priekšā tur kaut kur likt to pečku. Lūk, kaut kā tā. Labi, es ņemšos, ja kas rakstās jautājumi. Tur viens nesen uzdevu, kur es dzīvoju. Esmu no Rīgas, Džeks no Rīgas, visu mūžu nodzīvoju Rīgā. Un nodarbojos ar celtniecību. Ar šitie te brīnumi ir hobiji. Un esmu nonācis līdz tam, kad es jau skatos, kā stādīt kartupeļus. Lūk, ja ir ieteikumi, rakstiet kaut kā tā. Labi, paldies, pagaidām.